Šalpo klusi, upe plūst uz jūras pusi. Upes jūrai piesien pļavas, aiznes sveicienus no dravas. Pastāsta par Bauskas pili, kuras lēpjas mežos zilos, un par Jelgavu teic jūrai, stāsta pagātne tās sūro. Lielā upe šalpo klusi, plūsdama uz jūras pusi. Upes malā parka kokos, raibā rindā loku logos. Putni vakarā nāk mājās, vēl pirms miega dažreiz rājas, bet padzied tie, kā vienmēr klājas, pilsētā, kad nemies stājas. Balodze, vārnā, zīlīte, sveikas bezdalīgās, balodī, pūce var savā vietā, bet kurš šā gata? Viņš, mēs jau klāt! Šokar es pārrados pirmā. Naktsmiers ir svarīgs, naktsmiers ir svarīgs. Gaisā tik daudz zodu, virs upes kukaiņu muška bies, mēs jau domājam, ka nespēsim laikā uz vakarstundas. Vakarā es nav veselīgi, vakarā nav veselīgi. Kad es ziemā biju Vācijā, es turējos un nēdu vakarā. Mums nekar, pa dienu nav laika, mēs no dabas laiks. Skat zīlīte gan tāda, ka apaļāk apvēlusies. Mēs zīlītes dzīvojam pareizi, kanāks, bet tas nekas kā apaļāks. Tur jau tas smukums, speķīts un traknim, tikai kad ziema un saulsāks. Tagad tikai pa graudiņam, pa sētiņai. Mīļās māsas, kas gaidāms laika ziņās? Vai lietus būs, vai gaidāms? Nu cik ilgi var dzīvot tikai no rasas lāsēm? Vajadzēja Daugavuru rakt, vajadzēja rakt. Bet kāpēc man būtu jācieš par senču grēkiem? Tas ir tik grūti dzīvot ielas upes malā, lūkoties uz zilu ūdeni un dzert tikai no rasas lāsēm. Dievs dod lietu, Dievs dod lielu lietu. Dievs, vai tu neredzi? Pasaulē 25 sugas vāloģu, Latvijā viena no tām, un tai pašai tu dzert nedod. Dievs dod lietu, Dievs dod lielu lietu. Vai tev prāts? Ko tu lūdz? Mūsu brālēnam vakarlēkam pils salas pļaviņā, mazi bērniņi līgzdā tieši zemes starp ciņiem. Lietus laikā visi būs slopņi. Balodis ieradies. Prieks redzēt, prieks redzēt. Nesam tevi satikuši, kopš atgriezies no Rietumeiropas. Kā tur? Drūmi. Krīze krūmos, krīze dūmos. Nevajag tu nesūties, nav ko skriet pa pasauli, ja tur tik slikti. Dzīvo vājā kā es. Ja pats esi slīgs kaut ko sev pameklēt, sēdi un gaidi pensionāru un bērnu tev pabros katru dienu, viņam nekad nav krīze, viņam nekad nav drūmi. Čak, jaunākās ziņas. Saki, Komar, kas dzīvo Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Jūs neticēsiet. Stāsti! Vai pamanījāt, ka vakarā Kovarni lidoja barākas pils un kliedza? Jā. Kad Kovarni lidoja baros un kliedz, tad būs lietas. Tu nomierinies ar to savu lietu. Lidojot, viņi redzējuši kaut ko tādu. Ko redzējuši pilspoku? Pateicis pilspoks. Viņi redzējuši rozā kaju. Nemurgo rādījās Kovārnam. Kaja un rozā? Nu, varbūt tā krāsai gaiši šāk vai kā, bet viņi redzēja visi. Visiem taču nevar rādīties. Bet varbūt saulriet sāktās debesis baltās kājas atspīdēja. Kā tad? Uz viens atspīdēja, bet pārējām ne? Sauksim šur pūci, prasīsim viņai. Pūce! Pūcīte! Pūce! Es uzmanīgi klausos. Kovārni žakatei stāsta, ka redzējuši sārtu kāju. Varbūt vai nevar būt? Varbūt. Kāpēc var būt?
Tāpēc, ka plašajā Dieva pasaulē viss ir iespējams. Kas vakar bija melns, var būt balts un otrādi. Otrādi? Tu gribi teikt, ka pelēka vāna var būt balta un otrādi? Jā, var. Kā tā nevar? Var un punkts. Varbūt gan sāta kāja, gan melna vāna, gan zaļš stāki, tāpēc, ka plašajā Dieva pasaulē viss ir iespējams. Tad jau kovārņiem būs taisnība. Nē, teikšu jums tā, čak, kamēr pats savam acīm nebūšu redzējusi, neticēšu, bet citiem jau gan pastāstīšu, kas tur ko nestāstīja, bet neticēšu tāpat kā par to balto dāmu mūsu pilī. Tu jau vari neticēt, bet es viņu redzēju. Mēs ar bezgalīgām sēdējām uz pils palodzes un runājāmies, un tur viņa gāja. Balta, skaista, cēla, aizgāja pa garo pils gaiteni. Uz mums nemaz neskatīdamās, mēs viņu redzējām, visi trīs. Nevar būt. Var gan, un citreiz es viņu redzēju aizējām pa pils taciņu. Baltā dāma? Kas zina, kāds viņai vārds? Varbūt tā ir tā mazā princese, kas te pilī pagrabā mazajos zārciņos. Nerunājiet niekus, pustuk stunda drīz būs klāt, un mana līgsta ir pilta no tieši viskapenēm. Tiešām vīra taisnība, ka pārvadīsimies no Āfrikas, būs jālapina jauna līgsta zem Lielupes tilta. Nu, ko jūs te muļķības klabiņāt? Tas jau paši mūsu studentes baltajās kleitās atnāk uz pili, kur mācījušās. Labāk padziedāsim mūsu vakara dziesmu. Ko baidies? Kad augustā jālido uz Āfriku, tad drošāk par drošu. Tad man ir viens un visi dzimta blakā. Vai tagad dzirdējāt? Bija svešs palmas, kā viņa sveši. Ēna kustība, vai tu šeit būs baltā dāma, tu varētu gājusi. Kā tad? Plīvra plīvinātne. Baltā kleita par baltu mākoļu pārvērtās. Baila tāda viģinātāja. Hello!
kardinālu. Hello. Varbūt tu esi tā rozā kāja? Es neesmu rozā, un es neesmu kāja. Es esmu tiešām skaisti sarkans, un mans vārds ir kardināls. Esmu Amerikas dziedātāja putns, un it īpaši pārstāvu Arizonas štatu. Dzīvoju arī citās vietās, Bostonā, Farmingtonā, tur ir lietus un sniegs. Man patīk visur, es tik dziedu. Sarkans dziedātāja putns, mums dzied pelēkie putni. Nu tad uzdzied kaut ko par savu Arizonu, kā dzied jūsu pusē? Mūsu pusē dzied tā. Arizona, Arizona, kaktusi un saule fonā. Vai kāds zina šo dziesmu? Mēs bijām Amerikā. Tā. Tā jūs mākat, jūs iemācīsieties, un jūs arī iemācīsieties. Vai esat gatavi? Jā. Svilpalnieki ir latviešu tautas instruments. Labi, patur sev, tikai nesaplēs, viņš ir ļoti plīstošs. Bet pieminājāt no sākuma, kas tas ir Lakstīgala? Lakstīgala ir mūsu dziedātāja putns, mūsu prīma. Viņa zina daudz dziesmas un visas par ievas dziedēšanu un mīlestību. Skaisti tā Lakstīgala neko tāda nav, tikai pelēkuma un visu. Bet, ja tu gribētu ar viņu iepazīties, jūs būtu skaists pāris izcils dots. O, jā, maybe. Man ir daudz dziesmu. Pirmā par mani pašu, otrā par Arizonu, trešā par brāli, kas dzīvo Ročesterā. Pavisam man ir 28 dziesmas. Nu jā, skaisti tev viņas ir, bet kā tu vispār no Amerikas nokļuvi pie mums? Tas bija
garš un savāds stāsts. Putu barotavā, kurā dzīvoja kāds skaists, jauns, stiprs vīrs, latvietis. Viņš man stāstīja par savu māti, kas dzīvo pils tuvumā pie Lielupes. Mātei viņš rakstīja vēstules, jo tādu sarkanu putnu Latvijā neesot. Tad latvietis, kuram ir mīlestības pilnas sirds pret savu māti, veda mani māmiņai parādīt. Nopirka man zelta būrīti, un mēs devāmies ceļā. Un lidmašīna! Ak, jūs zinātu, cik nepatīkami ir lidot ar citu spāņiem. Lidmašīna! Tas ir pats sliktākais, ko cilvēki lieto. Brīžiem tā šūpojās, tāds tas tu pat vienu būrīšu nav, tāpat otru būrīšu nav. Domāju, galskāt. Tad vīrietis man aizved pie māmiņas, noliku uz palots, lai labāk mani aplūkotu. Atvēra durtiņas, un es izlidoju brīvībā! Atvēra durvis brīvībā! Ko tu darīsi? Paliksi dzīvot pie mums, bet pie mums taču nav nekāda Amerika. Un ko tad tu darīsi, kad lietus līst? Pie mums drīz līst. Pie mums Amerikā arī lietus līst. Bet kad sāks snigt, Pie mums arī tādu lielu sniegu ir. ko tad tu dari? Nothing special. Vienkārši šeit kokā un dzied par brāli kardināli. Jāsņem parunāties pie kovāņiem. Tāda ziņa, viņiem tikai rozā kāja, bet mums sāk kāds kardināls. Un no kurienes? No pašas Amerikas. Jāiet augšā padužūrē, cerāk vēl kāds kardināls ieradīsies. Pastāstiet, nu, kas jums vēl te labs ir. Glīves pļavā, ganās zēres, kalciemā, aug dzērvenes, vētas laikā, šurpnā kājas, baltās seģenēs. Mums ir kalni, mums Jelgavā ir Lediņu kalni, aiz Kazu strauta, Būriņu mežā ir skaistie garie kalni. Mums ir upes, Svēta, Platona, Lielupe, Nisa, Driksa. Pie mums ir skaisti, mierīgi un labi. Paliec dzīvot pie mums. Mēs tev iepazīstināsim ar Lakstīgalu, un varēsiet dziedāt duetā. Nerunājiet tā, man kļūst skumji. Nu jā, bet kā nu tiksim mājās? Ir tikai viens ceļš, tev jāatgriež atpakaļ būrītī. Būrītī, tagad, kad viņš ir ticis brīvībā, būrītis ir tik šaurs un lidmašīna ir tik Varbūt briesmīga. vienkārši varētu lidot, kā lido mūsu gaiputni. Viņa ceļi neved uz Ameriku, bet gan uz Āfriku. Man pa ceļam ir liels okeāns, kur bez lidmašīnas es nevaru pārlidot, lai arī kā man tas nepatiktu. Bet tas būrītis, tas zelta cietums. Vēl nedomāsim par to. Vēl brīdi varu pie jums vēl kavēties. Nu pastāstiet vēl, kas jums te vēl interesants ir. Mums katrā pilī ir savs spoks. Kas tas ir spoks? Nevis spoks, bet spoks. Tas ir kaut kas tāds, kas varbūt īstenībā arī nav nekas. Nē, tā nē, tas ir kaut kas, kas varbūt arī kādreiz bija kaut kas. Grūti saprast. Un kas tas ir jūsu pilī? Mums tā ir baltā dāma. Un ko viņa dara? Neko īpaši. Staigā pa pili. Reizēm paskatās uz tevi, reizēm nemaz neskatās. Tā jau notiek visās vecās pilīs. Vai tad mēs esam izņēmums? Cik veca ir jūsējā pils? Nu, mūsu pilī vairāk nekā 200 gadu. Agrāk tu bijuši arī citas pilis. Kādu nodega, kādu nojauca, un bija jāceļ šī. Mums Arizonā tik sena piļa nav, taču pie mums ir augstas kliņķis, dziļas gravas. Varbūt būsiet dzirdējuši par Lielo kaņonu. Tur tā spēcīga enerģija vīmo, bet te ir tāds maigs, mierīgs miers. Kad būšu mājās, pastāstīšu par jūsu pili, Lakstīgalu. Un esmu lepns, ka esmu dzirdējis stāstu par balto dāmu. Tu tā runāji, kā gatavotos atvadīties. Es mazliet padzīvošos un atkal projām došos. Kā tik mājās, to es lemšu, jūsu sirdī līdzņemšu. Kaut ar man ir mazas kājas, gribu mājās laisties. Jaunākās ziņas. Es atradu to māju, to palots, kuras atrod zeltītais būrītis, durtiņas tieši vaļā. Tu varētu pavadīt man līdz tam būrītim. Vienmēr laimi, bet vai tu brīvprātīgi atkal dosies gulstā? Brīvība taču pats skaistākais, kas vien var būt. Tev taisnība, lai tiks atpakaļ savās mājās.
ļoti vienkārši. Uztaisīsim vienu foto. Ir, bet tagad kam jau ir jāatvedās? Tā. Labi, tad tu apskaties to lakstīgalu, kaut vai internetā ieeja. Tā. Pagaidiet! Mēs aizmirsām viņam nodziedāt dziesmu par Jelgavu. Ceru, ka viņš lidojumā sadzirdēs. Ak, dziedam!